Hei, mani sauc Viktors, un šajā video es izstāstīšu, kā uzlikt uz datora, uz lokāla datora serveri, lai, piemēram, veidot PHP failus un pēc tam tos palaist uz servera un apskatīties rezultātu. Un tā ir dažādas iespējas, bet ko es arī pats lietoju, tas ir tāds produkts, saucas XAMPP. Tad, piemēram, atverot pārlūku, atveram Google, meklēšanas rindā ierakstam XAMPP un pēc tam nospiežam pirmo linku. Kad mēs to esam izdarījuši, atveras XAMPP mājaslapa, kura ir nosaukums Apache Friends un tā tālāk. Un te, ja jūs paskatīsieties, tad tās XAMPP produkts ir pieejams Linuxā, un arī Linuxam ir pieejams, un arī Windowsam arī. Šajā video es jums izstāstīšu tieši kā uzinstalēt to XAMPP Windows sistēmā, jo es domāju, pirmkārt nospiežot no vienu vai otru linku, piemēram, šeit ir XAMPP for Windows, un otro linku ir XAMPP for Linux. Un te arī, piemēram, ja jums ir operētais sistēma Linux, tad noteikti jums vajag šito lapu. Un te ir viss tiek izstāstīts, ko vajag izdarīt, kas ir nepieciešams. Un es ieteiktu, ja jūs uz Linux liksiet, tad šito versiju XAMPP Linux 1.8.2. Un pēc visām šitām lietām arī tālāk tiek rādītas Linux lietotājiem instrukcijas, kā uzinstalēt XAMPP. Un ir tāda lieta, ja jūs šajā video komentāros ierakstīsiet, ka jums interesē kā Linuxā to uzinstalēt, tad es to arī video izveidošu. Bet šobrīd koncentrēsimies tieši uz XAMPP for Windows, jo tas varētu būt, to varētu nezināt Windows lietotāji, kas ir nepieciešams, lai palaist serveri lokāli uz datora. Un tā, mēs atveram lapu, kur ir XAMPP for Windows, šķirstam tālāk. Un te ir visāda informācija, bet kas mums ir nepieciešams, mums vajag, es jums iesaku XAMPP Windows 1.8.2, un tad, ja mēs spiežam uz installer, tas aizņem 102 megabaitus, diezgan tāda paliels distributīvs. Tad, ja mēs to nospiežam, dažas sekundes pagaidām un uzreiz varam uz datora saglabāt to failu. Tajā direktorijā, kur mums faili tiek pēc noklusējuma saglabāti, es jau to failu saglabāju, tāpēc bet jums noteikti vajadzēs to lejupladēt, pagaidīt mazliet, kamēr tas ielādēsies. Tā, nākamais, kad jums tas fails ir uz datora, tad mēs šķirstam lapu tālāk, un kur arī ir deinstallation. Un tagad par instalāciju parunāsim detalizētāk. Tad mēs ejam uz to mapi, kur mēs esam lejupladējuši to XAMPP programmu, paketi, dubultklikšķis, un pēc dubultklikšķa atveras sekojošs logs. Nu, te viss jāspiež next, neko īpaši nevajag, tur viss būs saprotams, vienkārši next, un viss. Tā, kas būs tālāk? Tālāk te arī ir instrukcijas, un redziet, te ir XAMPP control panelis, un par to jau pārunāsim detalizētāk. Piemēram, uz šito brīdī ir tā, ka es uzinstalēju XAMPP distributīvu, un, ja, piemēram, es atveru savu pārlūku programmu un ierakstu localhost, nekā nav. Tas ir tāpēc, ka pēc instalācijas beigās piedāvā atvert, nokonfigurēt mūsu XAMPP programmu, un kas ir nepieciešams, parādās sekojošs logs, un tad mums jānospiež pie Apache Start. Ja jums ir firewalls vai kaut kas, tad, protams, vajag to atslēgt vai arī atļaut programmai tur darboties. Tālāk mēs atveram MySQL, lai MySQL sāk darboties. Atkal spiežam unblock. Kad ir Apache un MySQL palaists,
FileZilla un Mercuryam Tomcat mums pagaidām nevajag. Un tagad pārbaudīsim tādu lietu, ka es atveršu atkal pārlūku un nospiedušu Enter, localhost. Nu, kur jūs redzat, ka mums šobrīd ir redziet fails ar paplišinājumu PHP, un mums ir XAMPP loks atveries. Te mēs arī varam izvēlēties valodu. Nu, es domāju, visticamāk, tā būs angļu valoda. Un ko te mēs vēl tādu varam redzēt? Redziet, ka ir visādas opcijas, kuras te ir pieejamas, bet pa visam tām opcijām un par visam niansēm, kā nokonfigurēt XAMPP, es izstāstīšu nākošajā video. Paldies par uzmanību!